Oskars Kļava pēc spēles pret Jelgavu treneru. Tas komentārs. Komentārs mēs zaudējam, jā, komandai, kas bija vairāk gribēja. Jā, to, ko es pirms spēles spēlētājiem rādīju, kāpēc Jelgava pēdējās 2 spēles vinnēja, tāpēc, ka ar milzīgu pašatdevu, ar enerģiju, ar izsalkumu. Jā. Un tas bieži vien pārsit visas pārējās īpašības. Jā, vēl pieliek meistarību klāt un plus tas, ka mums jau tā ir kaut kā tas ļoti smagi nāk katru vārtu, ja, un tā bumba tur staigā un nevar pielikt kāju, vai ne, pretiniekam, kā, teiksim, pretiniekam katrs uzbrukums bija bīstams. Un varēja just to tāds, ne, tas bija no malas varēja just ļoti labi to, ka nebija tāda sajūta, ka mēs uzbrukam, tūlīt būs gols. Visu laiku staigā tā bumba apkārt vienreiz, otrreiz jau saprot, tādā situācijā esmu bijis, un ne gan kā spēlētājs, gan treneris, tāpēc teiksim, rezultāts ir loģisks, ja, viennozīmē apsveic Jelgavu ar, pat neļauj beigās mums uzcelt bumbas no laukuma vidas, ja viņi ar rokām, ar galvu, ar jebko bloķēja visu, ne, un teiksim, tīri Jelgavas uzvar. To var apsveic, ne, viņus un treneru Baso. Cik ļoti tas ir tieši tas pārliecības stāsts, tavuprāt, ka Jelgava sit vārdus iekšā iepriekšējos mačos un tieši pretēji Grobiņai tas neizdodas? Cik ļoti tieši šīs spēles iznākums scenārijs ir par to, ka Jelgava ir uz Viļņa un jums tieši pretēji neizdodas gūt vārdus? Jā, tā arī ir. Viņi bija uz Viļņa, teiksim, tā tik viegli viņi negūva vārdus, un ne, tur tie momenti neveidojas tik daudz, tā kā iepriekšējās spēlēs, un ne. Mums arī bija momenti, bet tā pārliecība to var just, jā, kad 2 spēles uzvarētas, goli lido iekšā, jā, un tad, ka viņam moments var just, tur pirmais sitiens jau bija pa pārlikumu meļķiem, un ne, tev jau saprot, ka viņiem pārliecība viss kārtībā, konfidence, jā, mums otrādi, mēs it kā tur staigājam tom bumbu apkārt, bet tā pārliecība nav, un tas ļoti lielu faktoru spēlē, jā, un tāpēc viņi neiet iekšā. Un tā pārliecība rodās no uzvarām, uzvaras rodās no gūtiem vārtiem. Tā ir mana atbildība, ka mēs negūstam vārtus, vai ne? Un nekādu vārdu nepalīdzēs, lai uzlabotu pārliecību. Ja tas būtu viena spēle, kaut kāds kausa spēle, var saprast, jā, bet, piemēram, pēdējās 3 spēles pirms Jelgavas, ja mēs guvām viens vārds, kaut tur momenti bija 1 uz 1, dažādi momenti bija, un guvām tikai 1 vārds, un ielaidām arī 1 no 11 metriem. Tā kā, it kā mēs daudz nelaižam iekšā, bet šodien 2 tīri zaudējumi. Vismaz tā no malas liekas. Bieži pastāv spēle, un pēc tam tās domas mainās, bet tās sajūtas var just, jā, kad tomēr viņi mums tā ciņas sparā, ne, tur, mēs nevaram viņu salauzt ar ciņas sparu. Meistarība tur nepalīdzēja. Karstums arī kaut kā ietekmēs no sastāvu izvēle vai stratēģijas izvēle šodien? Nedaudz tā, kad sākumā bija karstāks, jau var redzēt, ka viņi grūti viņiem bija. Pēc Daugavpils karstuma mums jau vairs, teiksim tā, tas jau nebaida vairāk. Bet kādam spēlētājam varbūt traucēja, tāpēc es pirmā puslaikā nomainīju, jo tik vienkāršā situācijas nevar kļūdīties. Varbūt tas bija karstums. Jā, bet tagad jau tur vicināt kulaks pēc spēles ir pavēlu. Holas tieši, tavuprāt, netika galā ar Jelgavas aktīvo kreiso malu, kas tagad arī spīd virslīgas mačos? Viņš bija labs uzbrukumā, īceļš sākumā, ja, un pēc tam viņš pazuda un nebija labs uzbrukumā, un uzreiz palika vājš aizsardzībā, ja, tāpēc, ka jāskrien ir. Ja pirmā puslaika nevar paskriet, un tad jāmaina nost ir. Otrā puslaika es vēl saprotu, ja ir noguris spēlētājs, un tad var nomainīt, tad ir tas loģiski izskaidrojums, bet ja pirmā puslaikā jau nevar paskriet, gan uz priekšu pēc tam, tad jā, kā es vakar viņam teicu, nestaigājiet pa Jūrmalu pa dienu. No 12 līdz 6 vakarā. Es viņam teicu, laikam tu biji Jūrmalā, jo citādi es nevaru izskaidrot. Ne? Tādā karstumā, kad jāspēlē galvu un jāskrien tad, kad vajag skriet, nevis visu laiku skraidāt. Tā kā es pirmo reizi, teiksim, viņš spēlēja tādā karstumā, es nezinu, kā viņš reaģēja uz to, vai ne? Tāpēc es pat neatceros pēdējo reizi, kad bija tāds karstums, ka jāspēlē, un tāpēc citiem vispār netraucēja, vai ne? Tur Raščevskis vispār nekāda problēma. Viņš uz mākslīgo šeit spēlēs laiku vienādi. Silts, kars, augsts, vai ne? Kādam tas ietekmē, jā. Cik daudz Dodo iekļāvies vispār komandas mehānismos procesos, jo brīžiem šķita, ka šodien arī tā pa tukšo viņš skraida?
te ir tas, ka mēs pamāz nogodājam bumbas tajā boksā. Tikko mēs tur devām piespēles un krosu aizgāja tur un nevis sit pa vārtiem, viss kaut kas bija. Un ja uzbrucējs sāk skraidāt apkārt 16 metriem kaut kur ārā, tas nozīmē, ka tās piespēles līdz viņam neaiziet. To, ko es teicu, ka viņi neļauj mums iecelt un bloķēja tos krosus. Jā, un tāpēc viņš sāk meklēt to bumbu skraidā apkārt. Tas viss tā kā ķēdīt. Pussargi nedabūja bumbas, viņi sāk sēsties pie aizsargiem. Un to pussargi, uzbrucējiem tās bumbas nav, viņš sāk sēsties zemāk. Un pretinieks mums automātiski spiež ārā. Un tad tikai tāpēc, ka kāds neskrien vai nedabūja bumbu, tā spēle pārvirzās uz mūsu vārtiem. Jā, tāpēc ir visiem jāspēlē pozīcijās, jādara to, ko vajag. Un, teiksim, niknumā, agresivitātē un izsalkumā jāuzvar. Ja? Tas, kas Jelgava šodien laikam visizsalkušā komanda varētu būt. Ja? Tukumam te smagi gāja, vai ne? Ogra varbūt ir arī izsalkus, vai ne? Cīnās par ļoti stipri cīnās. Ja? Bet tajā ziņā Jelgava, nevelti 9 gols iesit 2 spēlēs, ja? Tā kā diezgan loģiski. Tagad Grobiņas sastāvs kļūst aizvien pieredzējušāks un vecāks, vai to arī kaut kā tu sasaisti ar to, ka pietrūkst tā izsalkuma, jo futbols ir daudz, ko arī jau paveikuši savās karjerās, ko viņš šobrīd laukumā. Tas ir loģiski, tāpēc, ka vecāks tu jau, un tev meistarība jau tu jau sāc cits izmantot. Tā kā mums tā bumbiņa vairāk turējās, tie momenti, teiksim, līdz tiem 16 metriem mēs tur aizējām, tur tā bumba ripinās, bet tas nobeigums, ka komanda viss nosēžās, kā nav, tā nav. Ja? Un, jo jaunāks spēlētājs, viņam jābūt izsalkušam, viņam tā meistarība nav. Un tad, ja tu esi jauns un tu neesi izsalcis, tev nav variantu vispār spēlēt, tev meistarība nebūs. Un tu paliec vecāks, tas izsalkums paliek mazāk, bet tā meistarība aug. Tāpēc ir. Un ja ir vecāks spēlētājs, tā kā Gļebs, kas ir izsalcis un meistarīgs, neveselīgi vienmēr ļauj. Tas pats Mārcis Ošs ir Ronaldo, ja? Dodo, tādi. Viņi ir izsalkuši, viņi skraidā. Viņi nestāst tur tā, viņi skraidā. Un tāpēc... Bet šodien izsalkums vinnēja meistarību. Tagad tev sapņu komanda ar asistentiem. Dmitrijs Kalašņikovs, Sergejs Kožans, 2, kuri vēl tikko bija galvenie treneri citās līgās. Kā jūs tur tagad sadalāt tās visas lomas, aktivitātes? Mēs normāli krabi viņi, vai ne? Un es vispār, man ir grēks par kaut ko sūdzēties, ja man ir spēlētāji, man ir treneru štābs. Mums visi ir nodrošināts, ja, tā kā visi jautājumi pie maniem tikai ir. Tā ir mana atbildība, ja, ka mēs nevinējām. Kurš tieši izvēlējās, ka jāņem vēl klāt palīgi? Tu vai kluba vadība redzēja, ka jābūt vēl klāt rokām palīdzīgām? Pirmkārt, mums Ķiago ir saslims, nezinu, kad viņš varētu atgriezties. Petrutis mums iet prom, viņš tikai strādās futbola skolā, viņš bija divos darbos, un tad mēs neesam tik daudz nemazam, paliek es un vārds ar treneris. Liekas daudz, bet nav daudz, mums ir 2. Un nav tik viegli arī atrast kādu pārvilinātu uz Liepāju. Parasti vietējais vai kāds tāds Sergejs bija bez darba, tad mēs viņu varējām pārvilināt. Jā. Tā kā asistenti jau ziemā meklēja, tas nav nekas jauns. Bet tajā ziņā viss kārtībā futbola cilvēki diezgan viegli strādāt ir. Jā, kad, man palika vieglāk strādāt. Es nezinu, kā viņiem. Un vai nākamā spēle pret Tukumu pirms tāda kausa pārtraukuma ir tā kritiskā šobrīd arī, nezinu, tev kā trenerim vai komandai? Man katra spēle kritiskā. Tur nav ko runāt. Jā, tas ir treneru darbs tāds ir un visi mēs saprotam, kad ar šādu sastāvu mums jābūt ir viennozīmīgi augstāk. Šodien es cerēju uz uzvaru viennozīmīgi, kad zināju, ka būs grūti, bet bez gūtiem vārtiem ir grūti uzvarēt. Ja, un nākamā spēle mums katra ir kritiskā. Katra nākamā vien kritiskāk un kritiskāk, kamēr izlidos ārā kritiskāk. Jā, ļoti vienkārši. Ir ceļš kauss, jā, tas viss ir svarīgi. Tā ir viena spēle, un tāpēc tur jābūt maksimāli gataviem. Nekāda pastaigta tur nebūs. Paldies. Lūdzu. Aleksandrs Basovs pēc spēles pret Grobiņu. Trenera, tavs komentārs. Jā, labvakar. Šodien ļoti karsti bija, ļoti grūta spēle. Labs rezultāts. Nepateikšu, ka mēs šodien ļoti labi nospēlējām, bija daudz kļūdas, bet sanāca nospēlēt pareizā uzbrukumā un iestāja 2 golu. Jā, un puiši maliči, un nospēlēju šodien ar raksturu. Šodien bija daudz divcīņas, daudz emocijas, un apsveicu mūsu komandu ar uzvaru. Bet laikam arī jāatzīst, ka arī šajās divcīņās arī
vairākās epizodēs bijāt pārāki par pretiniekiem. Tas izriet no meistarības, no vēlmes, no formas, kā tieši izskaidro varbūt tieši šodienas uzvaru. Nu, manuprāt, šodien bija tā līdzvērtīga spēle, un bija momenti un no mūsu puses, jā, un no pretinieka puses, jā. Un, nu, šodien mēs mazliet meistarīgāk nospēlējām uzbrukumā, jā, īsti 2 goli, un Rihards Bečers malacis 2 goli. Bet principā tā, kā es redzēju, jā, bija tā līdzvērtīga spēle, un varbūt situācija, kā mēs pagaidām tā ar labu funkcionālu darbu, jā, un mēs tā varam turam 2 puslaiki. Pašā sākumā Grobņai vairāk bija bumba, kāds minūtes 10-15, tā vienkārši sakrita, vai kaut ko arī pielāgojoties mača gaitā un pārņēmāt to iniciatīvu vairāk? Nu, pirmkārt, 3 spēles, jā, pēc kārta 3 spēles nebija vispār izmaiņas nekādas, jā, un bija tāpats pamats sastāvs, skaidrs, ka bija kādi riski mani, jā, no mana puse. Mēs varam tā spēlēt stabili 3 spēles vai nē. Un man tā liekas, ka mazliet tur puši, nu, ne visi tur, varbūt tā mazliet psiholoģiski, mazliet piekusi, varbūt tā, un meklē savu spēli. Un, kā parādīja otru puslaiku, nu, principā tā arī bija tu spēlētāji, kam bija vajag maiņa. Es pamanīju, un principā viss kārtībā. Vai tagad nākotnē nebūs daudz galvassāpju par to, kuru spēlētāju sūtīt laukumā, kuru nesūtīt, jo daži parādīja labi sevi šajās spēlēs, jau Čehi atgriežas atpakaļ ierindā un arī izskatās labā formā. Cik ļoti tagad tas varbūt satrauc? Tagad priekš man ir tā ļoti labs moments, tāpēc, ka ir atkal konkurence, jā, tāpēc, ka bija tur mūsu tā liels Lazarets, bija daudz traumas, mūsu Čehi atgriežas atpakaļ, skaidrs pagaidām, ka viņam, nu, nav ideāla funkcionāls darbs, jā, bet viņa meistarī ar labu tādu tehniku, un šobrīd ir labas un kvalitātes maiņas. Vai Rihards Bečers varētu uzsākt arī kādu maču kā mājās uzbrucējs? Nu, kāpēc ne? Nu, principā viņam ir 2 pozīcijas, ka viņš labais pussargs un centrālais uzbrucējs, un skaidrs pēc spēle. Es redzu, ka vajag pamainīt situāciju, un Bečer Rihards var droši nospēlēt uzbrukumā. Kas varbūt traucē viņam tieši tā atvērties sezonas pirmajā pusē? Mēs te jokojam, ka pēc izglītības iegūšanas augstākās viņš ir atvēries, sācis gūt vārdus tieši. Vai tas kaut kā varbūt ietekmē, kā izskatījās? Nu, šeit tika darbs. Viņš ļoti daudz strādā. Viņš godīgi daudz strādā. Viņš tā, kā melndarbnieks un vispār meistars mazliet, jā, viņš visu laiku strādā. Un viņš parādīja, ka caur darbu var kaut ko parādīt un uzvarēt spēlē. Viņš šodien malacis, viņš kā mūsu, šobrīd viņš mūsu tā viens no galvenajiem spēlētājiem pamatsastāvā. Par Šmaukslu noteikti jāpajautā. Droši vien viņš vēl ir tas futbols, kurš mācās spēlēt tādā ritmā, režīmā. Cik tiešām liels bija risks viņu sūtīt vēl vienā mačā pamatsastāvā? Bija liela riski, tāpēc, ka principā 3 spēles viņam nospēlēt tāda virslīga čempionāta. Pirmo puslaiku viņš ļoti labi nospēlēja, principā tā laba bija kustība, un pēc tam otrā puslaika vispār piekusi, un viņš teica, ka ļoti karsti, un mans spēks vispār kāds pazaudēja. Un bija maiņa. Principā ir kāda laba tendence, jā, viņš laba nākotne viņam, jā, un pakāpeniski, es domāju, ka viņš būs labāk un labāk. Kāda varbūt tieši saskata viņam potenciāli nākotni, ņemot vērā, ka esi strādājis ar gandrīz visiem nacionālas izlases spēlētājiem, jauniešu izlasēs un vēl ar dažiem spēlētājiem, kuri tālu izstušies? Pirmkārt, tas mūsu spēlētājs, tas ir Jelgavnieks, tas ir galvenais, ka viņš visam parādīja, un Jelgavniekam visiem jāspēlētājiem, ka caur darbu, jā, drīkst spēlēt pamatsastāvā, jā, un var spēlēt pamatsastāvā, un parādīt savu labu futbolu. Tālāk skaidrs, ka ir komunikācija ar izlases treneriem, jā, un skaidrs, ka viņš, grūti patikt, 19 spēlētājs vai 21 izlases spēlētājs, varbūt galvenā izlase. Šeit pagaidām tā tikai tā de facto. Galvenais viņam strādāt un vinēt konkurence stabili mūsu sastāvā. Pēc uzvaras jau 5. vieta, 1 punkts līdz Liepājai, vai arī auga ambīcijas? Ir tā
4. vieta kā mērķis šobrīd? Nu, ambīcijas ir. Man liekas, ka vajag tikai iet visiem pa zemi, jā, un nedomāt tur, ka ir debesis un tā tālāk. Un skaidrs, ka tālāk būs grūtas spēles, jā, un Rīgā, un RFS, jā, un būs labs eksāmens. Labs eksāmens priekš spēlētājiem. Bet jūt, ka šī komanda ir krāsa varbūt mainīsies, vai vienkārši mainīsies, līdzinot ar to, kas bija, nezinu, aprīlī, maijā, gan pēc noskaņojuma, gan pēc tiešām spēka jaudas. Nu, es esmu visu laiku meklēju kādu ideālu variantu pamatsastāvā. Bija rotācija, bija mūsu leģionieri ar mūsu spēlētājiem, pēc tam šeit bija izmaiņas, mūsu spēlētāji, jā, un leģionieri bija rezerve. Un skaidrs, ka, atkal, manuprāt, jā, šeit ir stabili 14 vai 15 spēlētāji, jā, citiem pagaidām vajag mazliet pastrādāt un parādīt savu līmeņu, jā. Un priekš mani labs rezultāts, 3 uzvaras, un tālāk paskatīsimies, kas būs tālāk. Tālāk vēlreiz pateikšu, ka ļoti labs challenge priekš spēlētājiem, priekš mani, un ja mēs varam, tad mēs varam. Ja ne, tad vajag tālāk strādāt. Vai, nezinu, redzēji, vai piedalījies, vai vienkārši dzirdēji par kaut kādām emocijām čehu spēlētājiem pēc viņu izlases izgāšanās pasaules kausā? Vai bija kaut kāda, nezinu, jociņa, vai tieši pretēji bija vīlušies ceļi? Nu, viņi tā mazliet gerti bubini mazliet, jā, kā vislikti, tā katastrofa koši. Nu, tas ir futbols, nu, ko es varu pateikt. Tur ir sava komanda, savs treneris, savs kolektīvs. Nu, tā mazliet tā parunāja, bet, nu, ko darīt? Nu, varbūt būs tā lielas izmaiņas Čehijā, es nezinu. Tas nav mans jautājums, tas ir tikai tā mūsu komunikācija. Paldies. Jā, mums.